visi līkumi ir nepārredzami. Metrs uz vienu vai uz otru pusi var nozīmēt sliktas beigas, un mēs šodien redzējām. How was the race starting from yesterday quali? It's difficult because all the time which kettle, this track, it's difficult and very need to precise on this track when you want to do very good quali. I'm not very good in qualification, but I think today I do like almost the best quali run in the battles. I don't know, it's very difficult. So you love this track, right? Yes, I love the track who have up and downs, you know, like this Witch Kettle, like Leitzer Rally Park. We talk about that not one time, and you know what I like it. So congrats and see you in the last round at FIA IDC. Of course, see you. Jānis Bērziņš, mēs vakardien skatījāmies basketbolu, un tu biji ļoti saskums apmēram ar domu, kāpēc es vispār braucu, ļoti dusmīgs sevīm, bet rezultāts beigās ir. Jā, te laikam Ragana palīdzēja mums. Ļoti palīdzēja, kā redzējām. Spied ārā, principā visu suli, kas no tās mašīnas ir izspiežama šodien. Jā, tur vairāk nekas nebija izspiežams. Varbūt ar skilu kaut kādu labāku vēl varētu ideālāk uzbraukt, bet tas bija maksimums. Mašīna ierobežotājā jau pār kalniņu sāk sist. Vienkārši mums garāka redaktora nebija līdzi. Arī nav, bet uzliktu garāk mēs nevarētu pirmo izkrāmēt ar to pašu robu, un tad tur slēgties. Tas atkal būtu ļoti slikti. Beigās smaida sejā, dienu pavadīt fantastiski. Jā, ideāli. Viens no tādiem īpašiem braucieniem likās, kā tu ar to salauzto riteni vispār līdz finišam tiki?
Jā, tas bija interesanti. Ja es nemaldos, tas bija top 4 brauciens par finālu ar Čirbu. Un tieši iemetienā man sanāca aizķert riepas. Un brauc to, kas man ir. Brauc to, kas ir un kaut kā aizbrauc, pēc tam kaut ko pietaisnojām. Bet, tā, kad bija jābrauc jau pa 3. vietu, tad braucu joprojām ar to, kas man ir. Un, kad pēc finiša paskatījos, tad izrādījās, ka labais ritenis tikai pa 30% strādā un ārmalā ir pilnīgi svaigs protektors. Tā kā izrādās, ka var braukt arī ar pusslodzīti maksimālā režīmā. Labi, paldies un tiekamies noteikti nākamgad kādās konkā, vai ne? Protams, jā, ragans katla lāsts nav lausts. Es esmu 3 reizes braucis, 3 reizes ir piedestāli, bet ir viena vieta, kas man ļoti pietrūkst. Un, kamēr tas nenotiks, es neatkāpšos.